Sveiki visiem! Šoreiz vēlējos parunāt un pastāstīt par karmiskajiem apvalkiem. Dvēselē, kura ienāk šajā pasaulē, ir sava vēsture pagātne un ir dzīves uzdevumi jeb nākotne. Dvēselē ir jāiet cauri mācībām un jātīstās. Un, lai realizētu šos uzdevumus, dvēselē ir atbalsts 5 līmeņos, jeb caur 5 karmiskajiem apvalkiem, kur katrs no tiem palīdz noformēt likteni vienā vai otrā līmenī. Pirmais ir individuālais apvalks. Šajā kategorijā ietilpst paša cilvēka personības īpašības. Cilvēka vārds, intelekta un izglītības spēks, āriene, fiziskās dotības, veselības stāvoklis, dzīves ilgums, personiskā motivācija, sliktie ieradumi, dzīves vērtības, biogrāfijas grūtības un prieki, sabiedriskais stāvoklis, tāpatās arī ieguldījums vēsturē, slava un negods. Otrs ir dzimtas jeb ģimenes apvalks. Te ietilpst tas, ar ko apveltīja cilvēku dzimta. Tas ir uzvārds, ģimenes tituls, ģimenes mantojums vai tā neesamība, nacionalitāte, valoda, kurā runā ģimene, reliģijas un nacionālās un kultūras tradīcijas ģimenē, dzimtas reputācija, varoņi un noziedznieki, kuri pieder pie dzimtas, talanti, kas ir mantoti, dzimtas karmiskie parādi, dzimtas lāsti, ģenētiskās slimības. Pēc būtības dzimtas karmai ir jāpalīdz realizēties pilnā mērā cilvēka individuālajai karmai. Ģimene palīdz cilvēkam atrast pašam sevi, atbalsta uz pašrealizācijas ceļa, palīdz atrisināt dzīves uzdevumus. Bet gadās tā, ka dzimtas sistēma nav ieinteresēta noteikta cilvēka individuālā karmiskā uzdevuma realizācijā. Šādā gadījumā dzimtas karma kļūst daudz nozīmīgāka nekā individuālā, un cilvēks ir spiests risināt uzdevumus, ko liek viņa priekšā ģimene, neņemot vērā viņa personīgās intereses. Tas izpaužas dzīvē, piemēram, kad cilvēks no agras bērnības audzina brāļus un māsas, visu dzīvi aprūpē slimus vecākus, agri sāk strādāt un nes paaugstinātu atbildību. Citiem vārdiem sakot, ģimenes uzdevumi kļūst prioritētāki nekā personīgie. Bet ir arī otrādi. Ja cilvēks liek savus personīgos uzdevumus augstāk par ģimenes vai arī nav viensprātis ar ģimenes uzspiestajiem scenārijiem. Personīgās īpašības ļauj dažkārt iziet aiz ģimenes uzdevumu rāmjiem. Pēc tam seko vērtību un nozīmes apvalks. Šajā kategorijā ietilpst daudz smalkāka sfēra. Vērtības, nozīme un filozofiskās pārliecības, kas valda sabiedrībā. Šī karmiskā sfēra var apvienot vienlaikus vairākas valstis. Apvienojošie faktori var būt arī internets, sociālie tīkli, noteiktas preces brands, elektroniskās spēles, sports un tam līdzīgi. Zināmas valstis var tikt apvienotas zem reliģiskiem vai nacionālajiem karogiem, piemēram, islāma pasaule, slāvu pasaule, afrikāņu pasaule. Savukārt mēs, kā personības, varam pieņemt vai nepieņemt sociālos nosacījumus. Varam mest izaicinājumu sabiedriskām tradīcijām vai kļūt par to nikniem sabiedrotiem,
varam ignorēt slavenu brendu vai kļūt par tā lietotājiem. Vienvārds sakot, sociums vienmēr translēs savu filozofiju, un kā mēs pret to izturēsimies, ir tikai mūsu izvēle. Un pēdējais ir epohas apvalks, ēras apvalks. Tā ir pati nozīmīgākā sfēra, kas ietekmē visas iepriekšējās. Uz to attiecas globāli sociālie vai dabas procesi, pašas ēras ietekmē attīstības vītne, caur ko kopumā cauriet cilvēce. Ēras ietekmi praktiski nav iespējams izbēgt, jo tā skar visu planētu. Sociāli tie ir pasaules kari, zinātniski tehniskais progress, vulkāni, epidēmijas, globālas kataklizmas, globālā sasilšana vai sasalšana, meteorīti. Rezumējot visu augstāk sacīto, vajag vēlreiz uzsvērt, ka karmas jēdziens balstās uz vienotības un visa savstarpējā saistības likumu. Un tas, kādā pakāpē mēs pārkāpjam šo likumu, tādā pakāpē mēs saskarsimies ar šī pārkāpuma sekām.